Hello! Un tagad laiks spēlēt fiksu. Tātad tā ir ļoti jauka spēlīt, kur mēs pašlaik uzspēlēsim. Nu jā, nevarētu teikt, ka sīts pašlaik ir labs. Pašlaik man uzvar viens čals, kas sauc par Čiekuru, nu viņš ir viens galīgs pro, pret viņu vienkārši nav cerība. Viņš nav vai man, viņš galīgākais pro. Ja es viņu uzvarēšu, es vienkārši insta king vienkārši, jā. Nu, lūk, rodās problēmiņas, izlietosim papildu iespēju, kas ļauj kā jums sajaukt fieldu un cerēt, ka jums būs labākas iespējas kaut ko izveidot. Un te mazliet uzlagos, sorry. Un jā, no, fuck this, vienkārši. Nu, man būs izdevies uzvarēt Čieku. Es domāju, ka nē, man ir slikts skors. Nu, lūk, ko es teicu, man ir tikai 109,000 punktu. Izaicināsim tagad viņu cerībā uz to, ka man izdosies labs rezultāts. Nu, sākums varētu būt bišķi labāks. Lūk, maza kļūdiņa. Laik dubult zibenis, kas jums ļauj noārdīt tā kā visu, un jūs domājat, ka pa šī spēle tā kā špikojums no Candy Crush Saga, kas ir baigi populārā Facebook spēle un arī uz visādiem Android device'iem. Šī spēle krietni Candy Crush Saga, tā kā viņi maic tādu nošpikojuši no fiksa drīzāk. Lai arī reāli tāda tipa spēlīts, jo vispār ir aizvēsturisks. Līdz ar to tie abi viens no otru nav špikojuši, viņi abi ir nošpikojuši no kāda cita. Diemžēl neatceros kā. Kāda Diamond or something, ko spēlēja uz Nintendo un visādiem tādiem draņķiem 80. 90. gados. Nu, lūk, izaicinājums Čiekuram nosūtīts, uzspēsim parasto spēli, nelietosim papildēspējas, ja tik un tā noteikti tas neuzvarēšu nevienu. Lūk, sākums ir diezgan sūdīgs. Kā var redzēt, man neiet, sīdu nav. Rezultāts ceļas lēni. Pieredzes bonus man ir mazs, līdz ar to arī tas man diži nedos, ja man izrādīsies sūdīgs rezultāts. Kā redzēt, nu, lūk, pirmo pretinieku es esmu apsteidzis, nu jā, tagad esmu apsteidzis, vēl 30, pār 30,000 un apsteigšu nākamo. Cerams, ka mums tik tiešām arī izdosies. Šeit nepaveicās mazliet, es cerēju, ka es dabūšu šo reizinātāju, un arī šoreiz nepaveicās. Nu, nav man spēle, kā saku. Nu jā. Svar, kā jums iet? Komentāros varat uzrakstīt, kā jums iet. Un jā, šī spēle praktiski noslēgusies. Nu, pat 100,000 nesāc. Nu, tas jau ir normāla spēle. Bez reiznātā, nu, otrā vietiņa, un kā jūs varat redzēt, pirmajā vietā ir Čiekurs, kurš es jau teicu, ir neuzvarams. Vienkārši 501,000. Nu, come on, kā to var uzvarēt? Jā, tā tad turpināsim spēlēt. Lūk, jūs šeit malā redzat vēl papildies, pēc tās šoreiz nelietošu, jo es nesaskatīju paši liela jēga no tām. Un mēs turpinām mūsu jauko spēli.
Mazliet atkal uzlago kaut kas internetam. Stubais internets. Dēļ tā es mazliet zaudēju laiku. Ieslēdz jaunas dziesmas, nepievērsiet tam uzmanību. Ja mūzika, protams, neskanēs fonā, jums ir jādzird man lielisko balsi. Lieliskās spēles sounds, vienkārši tas ir galvenais. Jā. Tik un tā neviens neprot runāt labāk par mani. Un tad, kā redzat, šajā spēlē man iet vēl sliktāks, tikai tagad pāris sekundes pirms beigām tieku pie pirmā sava reizinātāja nolika, tagad arī otrā rezultāts vajag apkaunojošs. 43,000, nu pēc pieredzes bonus, kad 47 sanāks. 45, nu tas ir apkaunojuši. Mēģināsim vēl vienu reizīt, un tā varētu būt pēdējā šajā raidījumā. Nu, lūk. Un tātad, kā redzat, šoreiz sākums ir labāks kā pirmajās divās reizēs, bet tas jau negarantē labu turpinājumu. Taču, nu, cerēsim, gribās jau arī tādu labāku rezultātu šeit tad. Un turpinājums pēdām arī man tīri normāls. Turpat varētu izdoties 100,000 rezultāts. Jau reizinātājs 5. Te var cerēt uz kaut ko tīri pozitīvu, neskatoties to, ka man nav papildu iespēju. Un lūk. Tā kā turpinās viss. Jau ir 100,000. Labi, vēl. Vienkārši lieliski. Tātad man vairs nebija iespēja, ja šādi noteikti man vairs nav bijušas iespējama neviena kombinācija. Tas tik krūts vienkārši, jā, ka man vairs nebija neviena kombinācijas, viss vienkārši jau bija izspēlēs. Un, protams, es ar Mr. Čiekuru rezultātu tur man nav cerība. Tas vienkārši Ulber Pro. 171,000 un tagad, kad 180,000 būs, redzat, es dabūju balviņu, es dabūju Čiekuru balviņu, tad, ja jūs saņemt vairāk par 170,000, un tātad ar to arī noslēgsim šīs dienas video. Tātad like, subscribe, komentējiet, un paldies par skatīšanos, jums bija Melnē.